Mūsu klinikā pacients stājas operācijas dienā, izmeklēts registratūra, formētas medicīnas karte un arī tika noslēgts līgums ar pacientu. Tad viņu pavada nodaļā, kur viņu satika māsa, un uzdod jautājumus par alerģiem, par blakusslimībām, arī pārbauda svāru, augumu un noformē visas attiecīgas dokumentus. Ar viņu satiekās ārstējušais ārsts ķirurgs un arī ar viņu sarunājas anesteziologs pirms operācijas. Tad viņu paredzēt un pacients nogādāts operācijas zāli. Ievada narkozi un pacients aizmieg, veicam operāciju. Operācija notiek aptuveni no 40 līdz stunda 30 minūtes. Pēc operācijas viņu pārved uz pamošanas palātu. Pie mums klinikā mēs pielietojam tā saucamā aktīvu novērošanu. Tas nozīmē, ka mēs pārbaudām vitālus datus katru stundu un attiecīgi no tā arī mēs vērojam pacientu vispār stāvokli pēc operācijas. Pacientam uzreiz pēc 2-3 stundām jācenšas celties un jāstaigā un jādzer ūdeni.